Nu, ko, labrīt, labrīt, esam klāt atkal ikrītas sarunā. Un šodien mums ar Dacīti ir paredzēts parunāties par ikigai nedēļu, bet ne tikai tādā ikigai nedēļas, nu, kad ko mēs tur darīsim, jo tas ir jau pieejams ierakstā informācija, kuras to izstāstīju, bet vairāk vispār par ikigai, kas tas, nu, mazliet pieskaroties, kas tas tāds ir pēc būtības un kā tas mums ir palīdzējis, un tad mēs varam padalīties arī ar tām pieredzēm, ko ir piedzīvojuši meitenes jau iepriekšējās plūsmās, kad ikigai nedēļa bija organizēta un gāja. Un tad, lai mazliet vairāk sajustu, vai tā ikigai nedēļa tev var iedot atbildes vai nē. Un pirms mēs sāksim, Dacīt, ja, es izstāstīšu, Jā, atbildēšu, pareizāk sakot, uz vienu jautājumu, kas tika saņemts, jo ir pirmā nesapratne, un tas ir pilnīgi normāli, jo man jau bija tāds priekšstats, ka varētu būt apjukums, kas tad kādi tad tur īsti ir tie varianti pieejamības, kā pieteikties un tā tālāk. Vārds sakot, jautājums bija šāds. Tad, kad skatās mājaslapā Ikigai nedēļa, tad zem Ikigai nedēļas ir šie te trīs varianti, trīs opcijas, kā iziet tieši Ikigai nedēļu. Tad pirmais variants, kad ir oriģināla Ikigai nedēļa, tātad atbalstu grupā, un tad ir arī online tikšanās, un tiešām tādā grupas pavadībā mēs kopā izējam to visu procesu cauri, lai ir zināma, apgūstama šī tehnika, tāds paškoučings, un uzreiz jau var iegūt atgrieznisko saiti, izrunāt lietas, jo es zinu pēc pieredzes, kad praksē, kad tu sāc to reāli darīt, var pacelties dažādas lietas, arī reakcijas ķermeniskas, emocionālas, mentālas, ja kaut kādas pretestības var sākties, tāpēc tas atbalsts ir būtisks. Tā kā pirmais variants ir tas oriģinālais. Otrais variants, kas ir ikigai 1:1, tas ir domāts, kad ir tāpat ikigai nedēļa ar to pašu grupas atbalstu, bet papildus ir iespējamība šī individuāla atgriezniskā saite ar mani, kad es tiešām vairāk iedziļinos jūsu mājas darbos, tātad jūsu atbildēs izrunājam, nu, caur čatu ir vairāk tāds individuāli saraksti ar mani, lai vairāk iztirzētu tieši to, kas jums tur ir sanācis vai kas nesanāk, kur jūtās, ka kaut kas neiet kopā, ka kaut kāds iestrēgums, un jo tādi varianti arī ir, tāpēc tīri pēc sajūtām pajūtiet, kas jums aktuālāks ir. Un trešais variants ir Ikigai Plus, un par Ikigai Plus variantu plašāk mēs stāstīsim ar Dāci šovakar online. Jā, tā kā ja tiem, kam interesē, var pievienoties, bet mājaslapā arī ir šis te apraksts. Ikigai Plus ir tas viss iepriekšējais, var sakot, Ikigai oriģinālais ar grupas atbalstu, plus ir šī te individuālā piesaisti no manas puses arī, atbalsts individuālāks un unikālie Dāces numeroloģiskie un taro lasījumi pār tātad tavu dievišķo plānu, tavu dvēseles ceļu, kas tev ir ierakstīts tavā kartē tajā brīdī, kad tu ieradies šeit uz zemes, piedzimi šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un tur ir šī tāda dziļāks tāds tā kā informācija par to, kas tad ir tas tavs dzīves aicinājums, bet viņš ir tādos mazos audio failiņos, ko Dacīts sadalījis, un kā viņš smuki integrējās un spēja paplašināt, papildināt šo te tavu ikigai puķīti. Un to tad mēs izskaidrosim to šovakar sarunā arī vairāk. Bet tas ir par šiem te trīs variantiem. Tātad ikigai oriģinālais, ikigai nedēļa. Tad ir ikigai 1:1, ja gribās individuālo tādu pieeju. Un ikigai plus ir tiem, kas ir gatavi iegūt arī šos te unikālos, fantastiskos lasījumus no datas, kas tiešām ir jau arī vakardienas sarunā ar meitenēm bija ļoti labs atsauksmes par datus lasījumiem, ka viņi tiešām noder, un tas ir instruments, kas noder visas mūža garumā, jo viņi nenoveco. Tas ir tāds blueprints informācija par tevi. Lūk, tā kā tas ir par ikigai nedēļas iespējām. Tiem, kas grib iziet tikai pirmo posmu, tātad tikai šo te ikigai nedēļu, tiem ir iespējami šie trīs opcijas, kā to izdarīt. Bet tiem, kas vēlās iet tālāk, piemēram, ir divi varianti. Vai nu tagad cilvēks saprot, ka viņam interesē visi šie SCA, sirdsceļa aktivizācijas trīs posmi, tad mums ir visticamāk saruna individuāli ar mani, un es izstāstu šīs iespējas, jo tad ir mazliet savādāka energo apmaiņa, un tā energo apmaiņa tiek sadalīta pa mēnešiem vairākiem.
Jo tāpēc, ka tas kurs kopumā sanāk arī 3-4 mēnešu garumā. Un mēs sākam ar to pašu ikigai nedēļu, pēc tam seko otrais plāns, otrais posms, kad ir jau šī iekšējā transformācija, savu iekšējā resursa aktivizēšana, un trešais posms ir šī dziļā integrācija, un tehnikas, ko mēs mācāmies un apgūstam un praktizējam, lai tu kļūsti par meistaru un savas dzīves radītāju. Meistars pats sev, teiksim tā, ka tu jau saproti, kā pielietot instrumentus priekš sevis, savai iekšējai transformācijai un tādai efektīvai virzībai uz priekšu savā dzīvē. Tā kā tas ir individuāls jautājums, bet, piemēram, ja ir sajūta, ka es te gribu tikai ikigai nedēļu, jūs varat izdomāt tātad no ikigai nedēļas kādu no šīm 3 pieejas veidiem, vai tas ir grupā atbalsts, vai tas ir individuāli pieeja, vai tas ir ikigai plus, ka tu jau iegūst arī pēc tam šos lasījumus ar daci. Un pēc tam tu sajūti, ka, ok, man ir interese tagad tomēr, ka es sajūtu, ka es gribu iet tālāk. Un tad arī var iet tālāk arī atsevišķi pa posmiņiem. Bet tās ir cits energo apmaiņas, kuras nav minētas nevienā mājaslapā, tāpēc, ka to es informēju individuāli, tieši ar to domu, lai nesajuktu vēl vairāk galva ar visu to kvantumu un iespējām un apjomiem. Jo, kā es vienmēr saku, iespēju ir, ierobežojumu nav. Vienmēr var atrast katram vispiemērotāko variantu. Un ja ir šīs šaubiņas, nesaprašana vai kaut kāda pretestība, kad nē, varbūt es neiešu vai kaut kā, tad to mēs varam izrunāt. Tāpēc es aicinu sazināties ar manīm uz individuālu sarunu, īsu sarunu, tīri vienkārši, lai saprastu, izgaismotu, kas notiekās jūsu galvā, jūsu prātās, jūsu domās, un tad mēs arī risinam šos jautājumus. Tā kā, vai es atbildēju uz to jautājumu, un tad arī Dacīt mēs varēsim sākt turpināt par ikigai nedēļu. Dacīt, kā tev izklausījās? Tev ir saprotams tas, kā es tikko izstāstīju par šiem te variantiem? Jā, bet es arī saprotu, kur tas apjukums var rasties, jo tā kā ikigai ir 3 varianti un sirdsceļa aktivizācija ir 3 posmi. Jā. Un vienkārši ikigai ir pirmais posms. Un tas, jā, tā kā, jā, bet es jau zinu, man jau, man jau grūti, es neesmu varbūt pareizā persona, kas var pateikt. Nē, es domāju, kā tu to saproti. Jā, tieši tā, ir 3 posmi, un ikigai ir pirmais posms. Un pirmajam Ar 3 variantiem. Jā, pirmo posmu tu vari iziet 3 dažādos veidos, ar 3 dažādām pieejām, atkarībā no tavām personīgajām vēlmēm. Tā kā, ko tu gribi, vai tev pietiek grupas atbalsts, vai tu tomēr gribi individuālāku atbalstu, tāpēc, ka tu zini, ka tev tur būs kaut kādas lietas, kuras tu gribi vairāk pagaismot sev, vai arī ar ikigai plus. Un tie, kas iet tālāk, piemēram, grib uzreiz visus 3 šos te veidus, tur uzreiz automātiski iet ikigai plus variants. Tāda pilnā paka, pilnā iespēja ar visiem daces numeroloģiskiem lasījumiem, tāpēc, ka tas ir pierādījies iepriekšējā plūsmā, cik viņi ir ļoti vērtīgi un kā viņi turpina noderēt tavā ikdienā, jo ar tām meitenēm, kas gāja iepriekšējā tajā lielajā plūsmā, tas nozīmē, ka tad izgāja visus 3 posmus, viņas vēl aizvien komunicējam, vēl aizvien esam tāda savstarpējā atgriezniskā saite ir, un mēs dalamies, kā mums tas nodara, un arī Daci dalās ar savu pieredzi, kā viņai nodara gaismas mandāls, kā citām meitenēm nodara lasījumi Daci. Arī man pašai vēl aizvien nodara lasījumi Daci. Un es viņus ik pa laikam pārklausos, tāpēc, ka tā informācija nenoveco. Tu klausoties atkārtoti, jau dzirdi citu informāciju, kas tev ir aktuāli tieši tajā konkrētajā dotajā brīdī. Un tas arī, man liekas, ir tas visvērtīgākais, kas no tiem lasījumiem ir, ka tas ir tā kā tiešām tāda esence par tevi, tas blueprints saucamais. Lūk tā. Nu ko? Dacīt, par ikigai nedēļu. Jej! Sākam! Par ikigai, nevis ikigai nedēļu, bet par ikigai. Un gribējām izstāstīt tātad, kas vispār ir ikigai. Un ikigai, no kurienes viņš vispār nācis, jā? Ikigai ir nācis tā ir tāda sena Japāņu ideoloģija. Tad nācis ir no tā austrumu puses, austrumu gala. Un
kā raksta, to visu var izlasīt Google, saku uzreiz, tas nav nekāds jauninājums. Tātad Japāņus uzskata tiešām par nāciju, kam raksturīgi ir ilgmūžība, kas ilgi dzīvo. Un, jo viņos ir īpaši daudz simtgadnieki, kas mīt tādā Okinavas salā. Tur viņiem ir iedzīvotāji ir ar veselīgu uzturu, ar ļoti zemu stresa līmeni, un ir tikai daži no ilgmūžības faktoriem. Nu, var sakot, um, tie ir tikai daži no ilgmūžības faktoriem. Tātad, kad ir mierīgs dzīvesveids, nav stresa un ir veselīgs veselīgs uzturs. Bet vēl ir tas, ka šie iedzīvotāji ir aktīvi līdz pat sirmam vecumam. Tas nozīmē, ka viņiem ir, iekšēji, viņos ir saglabājies šis dzīves prieks. Iet un darīt lietas, kas viņiem patīk, interesē. Viņiem nav šī kaut kāda, nezinu, tāda pazudusi kaut kāda deksme par dzīvi, ka tu tagad esi pensijā, tev vairs nekas nav jādara un tu vairs neko nevari darīt, bet viņi iet un darbojas, tā kā līdz pat sirmam vecumam, viņi ir tādi ļoti dzīvespriecīgi. Un tad arī tā kā sanāk, ka tika izpētīts, kur ir šis te noslēpums, un tad arī tapa šī te ikigai tāda tāda tā kā struktūra, varētu teikt, šī ikigai puķīte, kā mēs viņu saucam, kurā tu saliec iekšā šos te, tā kā saliec kopā šos te dažādos aspektus savas dzīves, kas ir tie faktori, kas veido šo te, kurus sasaistot, viņi viens otru tā kā pilnveido un izveidoja šis vienotais centrs. Un vienotais centrs ir par to, ka tur ir tā tava veiksme, tā tava veiksmīgais dzīves stāsts, tas tavs veiksmīgais realizācijas potenciāls, kur tu tā tad jūties gan laimīgs, gan piepildīts, gan realizējies, gan atzīts, novērtēts, ja, ka tu saproti, ka tas, ko tev patīk dot, tu dod, un tas tiešām dod labumu arī citiem. Un tas ir tas iekšējais stāvoklis, kad arī tāds, mūsu iekšējais centrs, mūsu resurs, ka tu caur to, tu vienkārši esi tu. Tev nav jābūt kaut kādam, jāvēl kaut kādas maskas, bet ka tu vienkārši atļauj sev būt sev, un tas dabiski nāk, tu vienkārši dabiski staro savu būtību, tā kā tu beidzot atļauj sev būt, un tad arī ir tā visa it kā mistika, bet tāpat laikā tas dabiski visādas lietas atrisinās, un vienkārši realizējās lietas arī vieglāk un ātrāk. Un ikigai ir par tātad ilgas un laimīgas dzīves noslēpumi no Japānas. Tā tas nāk, tas vēstījums. Lūk, un tad uz šī pamata ir tā ikigai nedēļa arī izveidota ar paškočinga metodas palīdzību, kad kā mēs to puķīti, kā mēs to ikigai tad atrodam, un ir konkrēti jautājumi, uz kuriem atbildot, mēs tā kā paši sevi iztirzājam. Un beidzot, tad ieviešam tādu kārtību, kas tad tur īsti mūsu prātā notiekās, kā ir tagad. Un tā atslēgas vārds, man liekas, ir par to, kā ir tagad, lai notiek arī tādā ziņā sazemējums. Un man patīk šo patiesībā, es pat nebiju to tik tālu aizdomājusies, kad vienā no plūsmām viena meitene, viņai bija tā, ka viņa ļoti, ļoti realizēts patiesībā cilvēks. Viss iet, projekts strādā, un viņa ir ļoti ambicioza, viņai ir liels sapņi, un tā ikigai nedēļa viņa tiešām sazemēja. Sazemēja tādā ziņā, ka jā, viņa nostiprināja, ka jā, tas tiešām ir viņas lielais sapnis, jo viņa bija tādā posmā, ka viņai bija jāuzsāk jauns, liels projekts, un tad sanāk, ka viņa viņu sazemēja, noticēja viņam vairāk, saprata, ka tiešām tas ir tas, kur ir viņas sirds, kur ir viņas interese. Un tad viņa saprata, kas viņai ir jāpieslēdz sevī, lai tā kā saņemtu to visu iekšējo spēku, drosmi to darīt, vienkārši tādu paļāvību, ticību sev, un visu aizgāja. Un tas viņas beigās, ka viņa dalījās, viņa saprata, ka
paldies, ka viņa caur šo procesu tika tik ļoti harmoniskā veidā sazemēta, nosēdināta uz zemes, lai varētu reāli to sākt arī realizēt, lai tiešām sāk notikties kaut kāda virzība uz priekšu šajā te projektā. Un tas bija, kad tas bija? Tas bija pagājušās vasaras beigās. Pagājušajā gadā mēs taisījām šo te ikigai nedēļu, un šobrīd tas projekts ir jau palaists. Varu padalīties pēc tā, cik daudz es zinu un cik esmu informēta, kad viss notiekās. Tiešām tas bija tāds foršs atspērienu moments, kad tu nosēdies uz zemes. Ko tas nozīmē nosēsties uz zemes? Nu, kad tu saproti, ok, tev ir mērķis, tev ir ambīcija, tu vēlies to realizēt. Ok, kas ir tas, kas tev šobrīd ir iespējams, kas ir tas, kas tev ir jāatrisina, un tu tā kā nonāc šeit uz zemes, šeit un tagad savā ķermenī ar savu resursu, ar to, kas tev ir iespējams, ar cilvēkiem apkārt un tā tālāk, un saproti, ko reāli tu vari jau darīt. Un tas ir par to, vai ne, kad mēs tādā veidā varam virzīties uz priekšu. Un tā, uh, un tagad es došu vārdu Acīt, varbūt tev padalies no savas puses, tāpēc, ka tu arī esi izgājusi ikigai nedēļu, tā kā bija mums šī ta plūsma. Un, un kas bija tas, kas tev, jo ir arī, nu, pēc tam padalīšos, ka cilvēkiem ir dažādi tempi, kā viņi iet šo te ikigai nedēļu, un tas arī ir pilnīgi ok un pilnīgi normāli. Tā kā tas ir tas būtībā, par ko mēs šodien vairāk padalīsimies caur savu pieredzi un caur citu pieredžu stāstiem. Un that's Jā, it. tad es pastāstīšu par savu pieredzi, ja? Jā, Tā kā, kā tev jā, gāja toreiz, jo tev bija tas fiksais toreiz. variants. Jā. Jā, es biju sirds ceļa aktivizācijas posmā, trešajā posmā es pieteicos, un tur tā ikigai nedēļa bija iekļauta. Un tad man bija dažas dienas, man liekas, ka es 2 dienu laikā izrauju to ikigai nedēļu, tur, man liekas, 4 stundas dienā, bet tas bija tā ne jau tāpēc, ka man baigi jādara, bet tāpēc, ka es biju tajā plūsmā, un tie jautājumi bija tādi, ka viņi, nu, kā viņi tev, viņi sakārto principā tavu galvu, viņi saliek visu, ko es esmu zinājis, ko es gribu, ko es mācos. Tur ir tas moments, par ko mēs iepriekšējā vakardienas laivā arī runājām, ka īstenībā sirds savienojās ar prātu. Jo tu tā kā prātu visu saliec kopā, un tur ir arī tie jautājumi, ka tu tā kā prasā, ko tu daci īsti gribi. Pieņemsim tas lielais sapnis. Un man bija tā, ka es jau tos, jo lasījums papildina ikigai, un es jau to lasīju, man jau savs lasījums bija. Un bija interesanti skatīties, jo ikigai pats tas ir prāta darbs. Nu, tas ir darbs ar tavu prātu, ar tavu informāciju, kas tev ir galvā arī, ja? Gan sirds, bet arī prāts. Un tad bija interesanti skatīties, kā lasījumā ir tāds vēstījums, un tā kā es rakstīju ikigai, tā bija, kā es redzēju, kur dzīvē es to īstenībā izmantoju, un varbūt vārdi ir savādāk, jo man, piemēram, bija atrast kontaktu, kopīgu valodu un risināt konfliktus. Un tas, nu, tas tāds, jā, viens piemērs. Un man tas palīdzēja to, nu, tā kā integrēt, zini, man liekas, tas sazemēties, tas arī ir labs vārds, jo viņš kaut kā tev nolaiž pie zemes, tu tā kā saproti, nu, tā kā ok, šitās ir manas mājas, šito es zinu, šitas, kas man patīk, šitas, ko es protu darīt, un visu tā saliku kopā. Es varu parādīt savu tikai. Zīmēju ar krāsiņām, un tur sazīmēju tos, kas sakrīt, un ir tā, ka, jā, tad es to izdarīju 2 dienās. Tas bija ļoti intensīvs periods, jo tur jāraksta, jāizrakstās, bet man bija tāds momentums un tā sajūta pēc tam ir, ka kad ir, nu, tagad ir sakārtots un ir kaut kāds tas, tu izvēlies to esenci un tā esence ir tas, kas man palīdz nu, tā kā redzēt to lielo bildi, kāpēc es to visu, ko es daru, kāpēc es daru. Jo formāti jau var būt dažādi. Es tagad lasu lasījumus, bet es varu būt, nu, kaut kā citu formātu arī. Jā, un tas daudz, kas jau baigi aizmirsies, vai ne, ka jau es gadu atpakaļ
apaļi skatījos, un es arī redzēju, ka, jo lasījums ir balstīts arī uz Ikigai, un Ikigai ir dažādas versijas ar 3 lapiņām un ar 4 lapiņām un vēl tur pa vidu. Un tā ar 4 lapiņām tā ir rietumu tāda versija, un to, ko Līga pasniedz, tā ir oriģinālā tā Japāņu versija ar 3 lapiņām. Un man liekas labi, ka ir tās 3 lapiņas, jo tad tā esence ir vairāk tuvāk sirdī. Un atkal tās 4 lapiņas, viņas tur vairāk atkal prātam jāpieslēdzās, jo tur jau ir jau, tu jau analizē, tu jau tā kā pārstrādā to informāciju un lietas, kas tur. Nu tas bija mans novērojums, jo man bija pirms tam pieredze ar tām 4 lapiņām. Un tas 3 lapiņas bija vairāk tāds, nu, man liekas, organiskāks. Es to varbūt man arī tā likās, jo man gribējās ātri iziet, nu, tā kā, lai es to SCA 3. posmu varētu iet, bet, nu, jā, bija tāda. Es kā atceros, es sēdēšu tajā pašā vietā un tik rakstīju, un tur bija gan galvas sakārtošana, gan sapņošana, gan izrakstīšanās, gan wow momenti, un tas tāds. Es negaidīju, ja godīgi, jo es negaidīju, jo kaut kādā brīdī, nu, bija sākumā, ka tas Ikigai nedēļa man bija arī kā priekšnosacījums SCA 3. posmam, vai ne, un tad tu bez ekspektācijām tā liekas, ka tev ir tas, nu, tas ir jāizdara, baigi forši, un tas bija tiešām forši. Ļoti, ļoti tāds acis atverošs, jā, un interesants process, baudāms process. Tāds, ka var ieraudzīt tās kopsakarības savā dzīvē. Jā, tas bija fantastiski, cik tu ātri to izdarīji. Un patiesībā, tad, kad es to darīju, nu, jau vairākus gadus atpakaļ, man liekas, ka 3 gadus atpakaļ, kad es to darīju pirmo reizi, kad vispār arī iepazinos tieši ar šādu konspektu. Un man tas bija savādākā formātā. Mums vienkārši iedeva šo visu informāciju, un tagad ej un izdara. Un tā kā nebija neviens tāds atbalsta paigais tur, kurš tev tur vedīs cauri un pastrādās ar taviem kaut kādiem tur emocionāliem stāvokļiem. Tā kā no sērijas tev, jo tāpēc, ka man bija savādāks tās apmācības, ka es mācījos tehnikas un es viņus pati mācījos pielietot. Un tad arī man bija tā, ka es toreiz aizgāju. Īstenībā es ilgi nevarēju saņemties to mājas darbu izpildīt, nu, tā kā iziet uz tiem jautājumiem atbildēt. Un tad tas bija tāds mans personīgais process, kad es ļāvos, un toreiz atceros, aizbraucu. Es biju sev norganizējuši 3 dienu būšanu vienai pašai ar sevi. Latvijā toreiz vasarā bērnu sāorganizēju, atstāju kaut kur, un es devos viena pati tripiņā savā. Un tas bija vienkārši fantastisks tāds atjaunošanās process un tāda vienkārši pabūšana ar sevi. Un tad es gāju ar savu kladīti pļaviņā, bitītes un mušiņas viss apkārt lidinās. Un tad tu tādā savā plūsmā es arī pildīju tos uzdevumus. Un tad arī tā, ka nu, tu 2 dienu laikā izai tam visam cauri. Un tu esi tāds, nu, neatrauc arī no tā procesa, tad tu forši var pajust, ja, kā tev tas liekas, tu atļauj sev vairāk tad, pasapņot un saprast, un tad atkal sazemēt, ja, tad, ka tu tur atkal tas iztirzājums, ko tu reāli vari tagad iedot, kas ir tas, ko tu proti, un tādas lietas, nu, kad, un tev atnāk tiešām skaidrība, tu saproti, ka tev nav tikai, ka tie ir kaut kādi netverami sapņi, bet, kad ja tu ieliec saslēdzies tā, tad vienotā veselumā kopā, kad saliec kopā tās dvēseliskās iedvesmojošās idejas kopā ar to, ko tu kā personība, tu pats spēj norganizēt, izdarīt, paveikt, un tad tu tiešām to var arī paveikt, ja tu tā ej saskaņā ar sevi. Jo redz, kas ir, tad man arī patikās, ka tu teici, ka organiski tās 3 puķītes, jo es nezinu, es patiesībā neesmu gājis to rietumu Ikigai. Nu, tev ir pieredze, man interesanti tāpēc paklausīties. Es neesmu, man kaut kā nekad nav uzrunājis, tāpēc, ka es zinu, ka viņi izmanto arī daudz biznesā un vēl kaut kur un tā tālāk kaut kā tos izaugsmas procesos, bet šeit tajā Ikigai nedēļai tieši mūsu plūsmā ir uzsvars tiešām uz to, ka tu sadzirdi to
nu, caur sirdi, tu sadziedi to sevi patieso, kā ir tagad, un ka tas nav par to, ka tev atkal uz kaut kāds mērķis, un tu atkal tur tiecies nenormāli ej pāri visiem, ej pat pāri sev, jā, pārkāp tur kaut kādus savus iekšējos principus un vēl kaut ko, un dari sev pāri vai no sērijas, pēc, ka tu gribi to sasniegt, jā, tāpēc, ka gribi, jo kas grib ego, grib arī dvēseli, bet nu, ir tāds, vai nu tu ej harmoniskā ceļā ar sevi, vai tu ej, nu, tā, pa skarbo. Un man aikigai nedēļas ar to, ka tu tiešām ej harmoniski, un tas ir tas, uz ko es vedu, ka tu ej šo te ceļu, tu turp, mēs piepildam savus sapņus, mēs esam mētiecīgi cilvēki, fokusēti, viss kārtībā ar to, bet, kad tu ej to un dari saskaņā ar sevi, tad ir, nu, pavisam cits prieks un bauda to darīt, un man liekas, tas arī ir tas, kad ikigai, vat, iedod to sapratni tev par to, vat, kas ir tieši tas, kas tev to arī prieku un baudu tajā visā ieslēgs. Lai tu nepazaudē sevi tajā ceļā, bet ka tu saglabā to dzīvīgumu, ne to, nu, Mhm. tas ir Jā, tas jo foršais. tur ir gan praktiski, nu, piemēram, par ko tev varētu maksāt, tur ir tas praktiskais, un tur ir arī tas, nu, vot, kas tev aizrauja pa tā, man liekas, tas visforšākais, man liekas, ka tu to sapni varēji izrakstīt. Vot, ja es tagad atceros to, tā sapņošana bija tas, kas tu lidinies, bet tā kā sazemējies, tu tā kā paņem to, ko tu tiešām vēlies un ko jau tu tā kā proti. Un man liekas, ka trīs, arī, ja skatās numeroloģiju, tad mums ir visur trīs vienības, trīs, jums arī viens no 9, 3 reiz 3, un tas, nu jā, tas trīnieks, man liekas, pa, tās trīs ciedlapiņas un numeroloģiskie trīs tās enerģijas, viņas ļauj to sajust tā organiski, kad ir 1, 2, 3, un tad tas ceturtais kā sazemējums ir ikigai, tas viducītis. Jā, jā. Un rietumu akāli tas sanāk tur 4 ziedlapiņas, un vēl katram pa vidu, jā, tas sanāk 8. 8 un 9 ir tas ikigai, bet es domāju, tās ir dažādas metodas, un tas rietumu ir vairāk tāds, kurus varbūt grib vairāk strukturēt, kam interesē tāds, jā, kaut kādi. Tas ir vairāk, iet dziļāk, es pat teiktu, varbūt Mhm. iet dziļāk, bet tas nav. Um, es to neredzu kā nepieciešamu, nu, bet tas ir uzņēmumiem un vairāk varbūt biznesa pasaulē. Jā, Jā, nav jau neviena ne labāka, ne sliktāka nav, ka jā, viena tur nevienam, jā. ne par to ir stāsts, bet tas, ka vairāk tiešām, nu, katrs jau sajutīs to savējo, un tad arī tas, ko mēs visu laiku arī SCA vispār visos posmos aicinam, un tas mērķis ir atgriezties pie sevis un sajust, kā ir tev, kas ir tas, ko tu tiešām vēlies, kur tev velk tā sirds, un tad noticēt tam un atļaut sev tā gribēt. Pat ja tas tev prasa vispār pagriezties no tā, kas tev līdz šim likās, kad ir tavējais, un iet pavisam citu ceļu, un tam vajag arī drosmi tā izdarīt. Un tāpēc arī ir šie te posmi tādi uztaisīti, lai tu tiešām to sev vajadzīgi, tā, ka tu saproti, ka hei, es tagad tiešām vēlos sākt dzīvot tā, kā es no sirds to vēlos, tad tur ir tas pat kausiņš jāpiepilda ar to iekšējo resursu, jānostiprina sevi, lai ir tā iekšējā drosme un tāds, nu, paļāvība tajā procesā, ka tu spēj tiešām uzticēties sev un noticēt tam sirds impulsam. Tāpēc, kad prāts jau ir tas, kas vienmēr teiks, nu, tā kā mēģinās atrunāt, jo viņam gribās zināt, un viņš nezina, viņam ierodās tā panika, un tāpēc arī ir tās šaubiņas sākās, kaut kāda pretestība un tā tālāk. Un te es varētu padalīties ar to vienu gadījumu, vienā plūsmā, kad arī tāpēc arī man patīk vest to plūsmu online, tāpēc, kad es zinu, kas var notikties tajā procesā. Un viens šāds gadījums bija, kad jau pēc otrās dienas, un tieši otrajā dienā, kur mēs sākam cilāt šos lielos sapņus, atļaujam sev atkal sapņot tā kā, nu, bez robežām, plaši un tā tālāk, jo ir jau tā, ka lielāka, nu, daļa, es nevaru teikt lielākā, bet ir, kas cilvēki to savu sapnīšu ir kaut kur nolikuši, atlikuši vispār, nu, kad
atmetuši ap roku viņiem pat un tā tālāk, tāpēc, kad savu iemeslu dēļ, savas dzīves redzējumu, savu dzīves uzstādījumu, ierobežojumu ir tā kā izveidojušies, un tā tas vienkārši sanāk. Nu, lūk, un pēc tās otrās dienas es sajūtu, ka tas cilvēks viņš kaut kur pazūd. Un es sāku rakstīt jau individuāli, kā te vieta, kas notiekās. Un atklājās tiešām, kad protams, kad uzreiz, ko saka, kad es nejūtos labi, man tur ceļās temperatūra, man pat bija slikta duša, man pat līdz vemšanai nāca un tā tālāk. Es uzreiz saprotu, ok, super, ir iekustināti procesi, tāpēc, ka tā ir tīrā psihosomātika. Cilvēciņš, viņam kas sākās pēc šīs izrakstīšanās, pēc tam tas arī viss sākās. Es papildus iedevu pāris gaismas mandāls, lai izzīmētu aizkuņas iedzerī. Arī kuņģis bija tāds, ko cilvēks viņš pats arī sajūta, ko vajag izzīmēt. Un tur arī izcēlām augšā tās zemapziņas bailes, tāpēc, kad ja nāk uz augšu, ja gribās tā kā kaut ko atvemt, tas nozīmē, ka ir ļoti lielas zemapziņas bailes par nākotni, par kaut ko, kas vēl pat nav, bet prāts jau ir paspējis izdomāt, kas notiks, ja tas piepildīsies, kas notiks, ja tas lielais sapnis tā kā kļūs par īstenību, tāpēc, ka tu iekšēji šobrīd šajā stāvoklī, kurā tu esi attīstības līmenī, tu vēl tam it kā neesi gatavs, un prāts sāk protestēt un paceļās šīs zemapziņas bailes. Un mēs viņus izgaismojām, tiešām gaisa mandalā mēs ieraudzījām arī tieši, kurā orgānā viņš tur tika iestrēdzis, sapratām, cik viņas dziļas, un tam cilvēciem tieši karmisks arī bija. Un tad jau izrunājot, jau ieraugot, viņa sajūta, saprata, kad ok, ar mani viss kārtībā, ķermenis vienkārši šajā brīdī norēģēja konkrēti reāli iemesli dēļ, tāpēc, ka ir šīs zemapziņas bailes ļoti spēcīgas pie tam vēl. Kas vienkārši tevi grib tā kā pasargāt, jo viņām arī ir savs pozitīvais nolūks, jā, bailes nav sliktas, viņas ir, te ir tas dziedinošais moments, kad ja mēs izgaismojam, mēs ieraugam, mēs saprotam paši sevi, mēs beidzam bēgt no sevis, mēs beidzam sev melot, sevi apmānīt, jā, ka nē, tu ej un dari, tu ir kāp sev pāri, bet, kad tu caur mīlestību tu esi ieraudzījis, tu esi sapratis, un tu caur mīlestību vari spēt to pieņemt, un tad arī tu sāc, to kaut kādā veidā risināt un turpināt strādāt ar sevi tālāk, tu saprotot, ka patiesībā jau nekas briesmīgs nevar notikt. Un tas arī tas, ko mēs trešajā posmā SCA runājam par, mums ir baiļu transformācija, kad kā ar šīm lielajām bailēm strādāt, ka tev ar viņām ir jāmāk sadarboties. Un tad tādā veidā arī tas ego daļa nomierinās, un tu vari savienoties atkal ar šo savu sirds aicinājumu, ar šo dvēseles potenciālu, jo dvēseli jau grib šos lielos sapņus sapņot, un tad ir tu kā personība, kas to var realizēt. Un ja jūs ejat tādā sadarbībā iekšējā, tad ego ar dvēseli ir sadarbojās, tad tas potenciāls var tikt īstenots. Cik tas ir ātri, tas ir katra individuāls jautājums, un nevienmēr, protams, tas tiešām beigās tiek īstenots, bet kad tu ej un kusties vispār pa to ceļu, pa to sirds ceļu, kaut vai spērt tos soļus uz priekšu, tas jau dod to baudu, ka tu atļauj sev būt. Ne jau bauda ir tad, kad tu sasniegsi to mērķi, bet tas ikigai un viss šis ir par to, ka tagad jau esi laimīgs savā dzīvē. Jau tagad, katru dienu ceļoties ar prieku, katru nākamo solīti izdarot, ka tu tiešām vari to piepildījumu gūt un būt smaidīgs un laimīgs jau tagad, nevis tikai tad, kad tev būs sasniegts tas mērķis. Man liekas, arī tas ir tas, kur reizēm ievelk kaut kādā grāvī visa tā rietuma pieeja par to, ka ej uz mērķi sasniedz, un tad cilvēkiem neapzināti viņiem izveidojas, ka viņi arī domā tikai uz uz priekšu, un tie ir ļoti ambiciozi mērķiecīgi cilvēki, un viss ir kārtībā, bet reizēm ir tā, ka viņi aizmirst dzīvot šeit un tagad, un vienkārši, arī, kad ir varbūt arī hobija kaut kas piepilda, patīk un priecāties, bet kad jau tikai ir tās. Tā kā jā, ar tādu pieredzi gribēju padalīties. Kad Un var arī, pacelties viss kaut kas, jā, pa ceļam. un arī kad to ikigai jau rakstot, jau pat nepabeidzot, jau
ikdienā jau redzēt, ko var mainīt. Nu, tā kā, ko var sākt darīt vairāk vai mazāk. Mm. Jā, jo tā kā saprotot, kas tad ir, kas patīk, tad ok, es varbūt darīšu to vairāk, jo arī apzināties, kas tev patīk, citreiz mēs, tāpat kā talantus arī, mēs uztveram viņus kā paši par sevi saprotamus, nu, ka mēs viņus neredzam. Un pats par sevi saprotams, tas nozīmē, mēs negūstam no tā prieku, jo mēs viņus neapzināmies. Vai nu mēs viņus nedaram, vai nu mēs darām, bet neapzināmies, un tad tas tā kā caur ikigai un arī, nu, caur lasījumiem tev atgriež apakaļ, aha, tas ir mans, kas man patīk, tas ir mans talants, un tu tā kā, tad tu ļaujies vairāk tajā procesā būt un darīt. Vai Jā, ne, ka tu tāds ir. Jā, padalies, piemēram, par talantiem sāk runāt, lai cilvēkiem ir saprotams, ko mēs domājam par talantiem. Vai padalies ar pāris saviem talantiem, nu, kas tev pirmais nāk prātā, lai, nu, kā piemēra tīri, un es tad padalīšos arī ar saviem talantiem, jo tas jau nav tikai, ka tev tur, nu, Jā, tādi jā, jā. stereotipiskie Ir talanti, bet stereotipi, jā. Jā, nu, kāda mums ir stereotipi par talantu? Nu, kur tev ir talants? Tam tur ir talants zīmēt, tam tur ir talants dziedāt, vai nu, vismaz tā ir. Tie ir tie standarta talanti, kā es līdz ilgi izpērtu, kas ir talants. Bet, ja mēs skatāmies tajā veselas plānā, arī caur ikigai, tas ir, ko tu dari, tie talanti. Es ņemšu savu piemēru. Varbūt jā, vēl kāds cita piemēra. Piemēram, viens no maniem talantiem ir, kas man arī misijā, tā kā atrast kļūdas, piemēram, vai ieraudzīt tā kā diferentu perspektīvu, ja jūs angliski savu lasīju. Nu, dažādu alternatīvu perspektīvu jā, skatījumu. skatījumu, kad es skatos uz lietām savādāk, un tā kā caur to lasījumiem es to arī daru. Un arī, piemēram, ikdienas sarunās es būšu tā, ka noteikti kaut kur varbūt visi par kaut ko fanos, ja, un es pateikšu kaut kādu baigot trūkumu. Un tas nav tāpēc, ka es to ļaunu vai kā domāju, bet nu, kad ar kaut kādu negatīvo pieskaņu, bet tas ir mans talants. Es pasaku vienkārši, ka var būt savādāk. Ja ir kaut kas negatīva tā situācija, es pateikšu kaut ko pozitīvu, un ja būs pozitīva situācija, es pateikšu kaut ko negatīvu. Un tad, kā caur to lasījumiem, nu, piemēram, caur lasījumiem arī to jau es arī iedodu, jo mēs jau redzam to savu situāciju tā, un es pasaku, bet tur ir arī šitā. Un tas ir viens no talantiem, un tas nav tāds, nu, kā es to sapratu, kā talants pirms tam. Vienai es zinu, ka man klientītei, viņai ir atkal, viņa prot sakārtot lietas, viņai vajag iet tajās mesijas situācijās, un viņa tur saliks visu pa plauktiņiem un sāorganizēs, jā, man liekas, Jā. Bet vēl, pietiek piemēru, jā. jā, jā, jo, Bet piemēram, arī tā tev kā arī, tu. jā. Jā, gribēju vēl vienu piebildu par tevi, kad tu arī kaut ko teici. Nu, tagad tu arī minēji, ka, ja tu kaut ko, nezinu, pasaki cilvēkam kaut ko it kā negatīvu, vai izcelt to negatīvo pusi, kad, jo tāpēc, ka tev ir tāda enerģija, tev ir tas tāds talants, un viņš ir radīts mūsu kopienā, tāpēc, ka kādam citam viņš var izgaismot kaut ko vērtīgu, uz ko tas cits cilvēks tiešām, nu, tā vienkārši nepaskatītos, pats nespētu. Un tas arī ir tas, kad mēs, kad atļaujam sev būt un izpausties dabiski, kāda mēs esam nākuši, ja, jo mēs katrs spēlējam savu unikālo lomu tajā visā kopbildē. Un tad arī veidojas tā miedarbība harmoniskā un spēja vispār pieņemt sevi, ka cēlāt kāds tu esi un nekritizēt, ka tu tur esi tur tāds, bet pieņemt, ka, nu, pat tāds ir mans talants. Un otrs arī šādā veidā, jo mēs apzinātāk kļūstam, tad otrs arī var saprast, ka, ok, nu viņa tā pateica, bet tas jau nav uzreiz personiski jāuztver, bet tas var, vai nu tu to kritiku paņem un tiešām izmanto savā labā, jo arī atkal es atgādināšu, ka dzīve vienmēr notiek priekš mums, nevis pret mums. Viss, kas mums notiek, tad ir jautājums, kāpēc, ko man šī situācija tā kā vēlējās parādīt, ko es no šīs situācijas varu mācīties, ja? Un tā tālāk. Piemēram, man ir talants pie tam, kurš ir
zemapziņa, nu, tā kā neapzinātais talants. Neapzinātais talants nozīmē, ka es viņu pati varu nepiefiksēt, ka es tā daru, bet citi var pamanīt, ka, nu, citi noteikti redz labāk nekā es pati. Bet tagad izzinot un tā kā iepazīstot sevi un tieši tiešām izzinot gan šos te apzinātos, neapzinātos savus talantus, es jau viņu sāku arī pati pēc tam piefiksēt un novērot, kā tas strādā. Un man viens no talantiem ir, kad uh, fokus uz detaļām, kad es varu ļoti pievērst uzmanību tieši detaļām, sīkumiem, un tas tiešām ir mana lieta. Un es minēšu vienu smieklīgu piemēru, bet arī, nu, piemēram, tad, kad es esmu kaut kur, nezinu, ienāku telpā, man patīk, piemēram, skaistas lietas, man patīk dizaina lietas, novērt, tas ir tāpēc, ka man vispār patīk pa dzīvi skaistas lietas, radīt kaut ko skaistu un tā tālāk. Un es noteikti pievērsīšu uzmanību visām tām detaļām. Es zinu, ka cilvēks man blakus, kuram vispār nav tāds talants un intereses, viņš tur nemūžam neko tādu nepamanīt. Vai arī, piemēram, arī viena no nu jau, teiksim tā, viena no draudzenēm, bet arī, kas gājas ieceļu aktivizāciju, mums bija pēc tam kopīgā sanākšana šeit pat Zviedrijā, un viņai arī ir tāds pats talants kā man, tātad šis te fokus uz detaļām. Un, un ko viņa pamanīja, kā tas izpaudās? Un šis piemērs, kuris ir smieklīgs, bet es viņu tā kā pastāstīšu. Varbūt kādam noderēs. Vai sakot, es trauku mašīnā sāku likt dakšiņas vienu pie otras, pēc tam atstarpīta, un tad nazīšu vienu pie otras, tad atstarpīta. Tas arī varbūt sasaistās ar mani to strukturētību, ka man gribās visu tādu kārtību ieviest, strukturētību, bet kad man tiešām, nu, tās detaļas ir svarīgas, un ja es pamanu, ka kāds kaut kur neviens, mums tur nekrīt panikā, bet es to pamanīšu, es vienmēr to pamanīšu. Un tad ir tā, viņa tur nāca arī ielika kaut kādu trauku, viņa atver to trauku, un viņa tā, wow! Nu, tā kā, wow, cik skaisti sakārtos, nekad nebija aizdomājusies, tāpēc, ka viņa arī ierauga detaļas. Jo citi cilvēki, visi man partners, visi, kas vēra vaļā trauķeni, lai arī es tur vienmēr esmu tā kārtojusi, neviens nekad neko nekomentē. Tas tā kā no sērijas tu neredz, vai arī pašaprotam, vai, nu, tā kā, tāpēc, ka tas nav tāds, nu, nothing special priekš viņiem, tāpēc, ka viņiem tas nav viņa. Tā. Bet, protams, ka nav jau tā, ka viņi nepamana, bet ka viņi to tā neizcels. Bet, nu, tāds, piemērs. Es nezinu, kāda vēl tur talanti. Man arī, piemērs, jo man arī ir viens no, pa detaļām man arī ir, bet viņš redz kā interesanti izpaužās, jo tie talanti, viņi jau nav, nu, tā kā visi tās, nu, kas tie talanti un arī misijas, visi viņi jau nav kā atsevišķi, viņi jau miedarbojās. Jo man, piemēram, es arī pamanu sīkumus, bet savā veidā es no tās puses, kad es pamanīšu to vienu lietu, kas to sīkumu, kas kaut kas nav tā. Nu, Jā, tev savādāk viņš izpaužas. Jā, man savādāk. Un vēl man ir ļoti tie, kas mani zina, nu jau kaut kāds, nezinu, 10 gadus, kopš atbraucu uz Zviedriju, jo tur manā izpaudās tas, kad es saskatu, kur krāsas saskata. Man uzreiz ir tās detaļas, un es, piemēram, līgai skatos, un es skatos, kā kleita saskan ar tām krāsām, kas ir gleznā. Un tādas lietas, un kad es man bija tāda obsessions, ja apmātība ar pulksteņiem, un man vēl viena, man ļoti patīk pulksteņi, man bija visādas krāsas, man vienmēr saskanēja ar krāsu, drēbju krāsu. Man vairs nav tas, man tikai palikuši no 50 vairāk pulksteņiem aktīvi, varbūt kādi 10, pārējos esmu arhivējis, bet tas, nu, tādas lietas, un tas ir, kad jā, varbūt tās pievērst uzmanību detaļām, bet ir svarīgi, ka neiekrist stereotipos. Ja tam cilvēkam ir tāds talants, tas nozīmē, ka tas jau tas, kas tur visu nu, tā kā sakārtos vai kaut kāds tas pedantisms, nu tā nav. Ka tās lietas, ko es pamanu, nu, un ko rekalīgi, tas tā interesanti. Jā, un beigās jau arī tas tā dabiski ieintegrējās, tu pēc tam novēro, kā tas integrējas arī kaut kādā tavā šajā te radošajā izpausmē. Nu, tā, ka tu kaut ko dari, rādi, arī tavā darba sfērā, nu, par cik mums abām ir tāda savā ziņā radoša tā realizācija, jo par radošumu arī varētu runāt, kas ir radoši un kas nav radoši, jo par ko es domāju radoši ir tas, ka tu caur savu veidu pieeja vietām, vienalga, ko darot. Tas nenozīmē, ka radošs ir tikai tas, kurš tur zīmē glezno kaut ko, bet
vienalga, piemēram, Dācis taisa tos lasījumus, viņai ir izveidota savu sistēmu, viņa tam piegāja radoši, kā tas ir, kad viņa caur savu redzējumu, caur savām vērtībām, caur saviem šiem te principiem, savām detaļiņām, ja viņa pievērš to, viņa to visu, tas viss tur integrējās, tā tev visa enerģija, talanti, viss tur integrējās. Un tāpat tās, ko es esmu novērojusi, savā darbā, nu, tā kā konsultācijas sesijās ar cilvēkiem, kad es tiešām būšu tas cilvēciņš, kurš ies detaļās, ies dziļumos, un tad, kad es klausos cilvēku, kad ir, piemēram, konsultāts, viņš man stāsta savu dzīves stāstu, es ļoti izgaismoju un spēju pamanīt šīs te detaļas, un tad es salieku to visu kopā un palīdzu tādā veidā izgaismot tam cilvēciņam to, lai viņš ierauga, no kurienes tas viss ir nācis, no kurienes tas viss ir cēlies. Un tāpēc es tā esmu pamanījis, kā šis talants, piemēram, palīdz, nu, tādā veidā manā darbā. Un tas ir fantastiski, un nu, tie ir tie talanti. Un, piemēram, talants tur, tur var izdalīt tos talantus, komunikācijā, kādi ir tie talanti izpaužās, kā izpaužās tavā vispār dzīves būtībā, ja, kas ir tas primārā enerģija, ar kuru tu ienākot telpā, visi sajūt, vai kur tu vispār kādu tā dzīves būtību, kādu enerģiju tu nes pa dzīvi. Un tā tālāk, tā kā, bet tā ir tā vēl atsevišķa tēma, mēs jau tā izrunājāmies, bet talanti ir tiešām daļa no ikigai, jā, jo tur mēs to runājam, tā kā tur arī tas dabiski nāk, un tev pat nevajag zināt savus talantus, lai nāktu uz ikigai nedēļu, jo ikigai tev izgaismosies tieši tas, kas tev šobrīd ir aktuāli, un tāpēc vienmēr es saku, labāk sākam ar ikigai, ja tu esi gatavs, tā tad jau ir tā sajūta, ka vai nu tu esi kaut kur dzīvē iestrēdzis, ir kaut kāda apātija, saproti, ka tur, kur tu esi, vairs nav interesi un tā tālāk, jo, nu, reku vēl vienu piemēru var minēt, ja? Cilvēciņš, kurš ir, nu, savā darbā, savā darba vietā, sajūta, ka, nu, pat nav, nu, tā kā tu esi jau ilgus gadus nostrādājis un ir pazudusi vispār motivācija, vēlme, tu tā kā tāds sajūta, ka tu tur esi sevi izsmēlis, pilnībā, nu, vienkārši viss. Un tad tas jautājums, ko tālāk iet prom no darba, meklēt kaut ko pavisam citu, vai tur, nezinu, atvērties kaut kam vispār kaut kādai radošai no sērijas darbībai, kā visiem tagad ļoti aktuāli, ka viņi iet no darba ciet un tiek kļuvuši par pašnodarbinātiem un tā tālāk. Nu, lūk, un viņa atnāca ar šo te jautājumu uz šo tikai nedēļu. Man liekas, tā bija viena no otrā plūsma, man liekas, tā bija. Un viņa beigās saprata, ka viņa izgaismo to, kur viņai ir interesi, kas viņai ir vajadzīgs. Un mēs tad online sarunā par to izrunājoties sapratām, kad nu, tev ir, nu, kad, nu, palīdzēja tā kā viņai saprast, kur ir tavs potenciāls, tava izaugsmas iespēja, ka tas nenozīmē, ka tev kaut kur jāiet prom, bet ka vienkārši tev ir izaugsmas iespēja un tu atveries. Tavs uzdevums ir tam atvērties, lai tev nāk tās iespējas. Tev nav pēc viņām jāskrien, bet tu vienkārši, ka tu sev atzīst, ka jā, es vēlos patiesībā tā, jo tur ir mans resurs, tur ir mana interese, un tad uzreiz tev tā kā atkal tā uguntiņa atdzīvinās iekšienē, un tev atkal tev ir, nu, tā motivācija iet uz darbu. Un kas notikās? Pēc tam viņa dalījās, kad viņa šo te pati caur to ikigai nedēļu bija apzinājusies, sapratusi, atvērusies, noticējusi, nu, tā kā pieņēmusi, ka, nu, jā, tagad ir tā. Un, un atzinos, ko viņa īsti vēlās. Viņa aizgāja uz savu darbu, un viņai bija tikšanās priekšniece, un viņai saka, izstāsta pavisam godīgi, kā viņa jūtās darbā, jo par to mēs arī runājam. Jo godīgāk tu kļūsi pret sevi, jo godīgāk, patiesāk tu vari kļūt pret citiem, lai tevi beidzot saprot. Ja? Jo tu jau tevi var saprast, tad, kad tu pats sevi arī saprati. Nu, viņa izstāstīja godīgi, kā viņa jūtās darbā, ka viņa vairs tur neredz piepildījumu tā tālāk. Un, nu, priekšniece sadzirdēja, viņa jūta, saprata, ka acīm redzot, nu, viņa runā tā kā no sirds un patiesi. Teica, labi, es sapratu tevi. Nu, tā kā dod man laiks padomāšu. Un pēc kaut kāda laika, neilga laika, mēs pēc tam vēl viņa deva atkal atgrieznisko saiti, kā viņai iet, un viņa teica, ka vienu dienu viņa priekšniece viņu izsauca, un viņa viņai piedāvāja vēl tajā darba vidē vispār vēl neeksistējošu pozīciju,
bet iedod tādu viņai pozīciju, kur viņa tiešām var darīt tās lietas, ko viņa vēlās, jo viņa saprata, ka viņai gribās komunicēt ar cilvēkiem, bet viņai tajā patreizajā darbā bija, nu, nulle komunikācija, tāds darbs ar papīriem un tā tālāk, viņa tur bija sevi izsmēlusi, viņa bija gatava iet tā kā nākamajā savā dzīves etapiņā, nākamajā attīstības līmenī, un viņa izgaismojas, ka viņai ļoti gribās un kas viņu iedvesmo un kur ir tas viņas ikigai, kad ir šī te komunikācija ar cilvēkiem. Un viņai piedāvāja šo te pozīciju, kur viņa var tā, tad viņai būs tiešā saikne ar cilvēkiem, un tā kā viss sakrita. Un saprotiet, ka tad, kad tu kļūsti atvērts, nu, tā kā par pasauli, un tu atveries tam, ko tu patiesībā vēlies, tās iespējas nāk, un kurš varēja iedomāties, ka tajā darba vidē radīsies vispār jauna pozīcija. Saprotiet, nu, tā notiek tās lietas, negaidot, jo prāts, nu, un te arī tā ļaušanās, tā paļāvība procesam ir tik svarīga tādā ziņā, ka prāts nekad neizdomāt neko tādu. Saprotiet, tāpēc, jo vairāk mēs esam atvērti un ļaujamies un noticam sev un vienkārši saprotam, ka iespējams ir viss, kā, nezinu, un arī nevajag zināt. Bet, kad paļauties, tu atveries un eji soli pa solītim, un tad tās iespējas nāk. Tā kā, un tas, man liekas, ir super viens tāds fantastisks piemērs. Tā. Dacīgi, ka mēs esam īstenībā jau norunājuši. Stundu jau, wow. Jā, Man liekas, šodien būs īsā, zin kā. bet mēs esam norunājuši. Tā Jā. kā, man liekas, ka bija baigi forši. Man bija prieks, ka varēja beidzot padalīties ar šiem te stāstiem, kas, lai cilvēki saprot, cik, nu, kad tajā procesā tāpēc ir ļoti vērtīgi, kad ir ar kādu, ar ko parunāties. Nu, tā dvēseliski par visu, kas ir aktuāls, par to, kā tu jūties. Un tā ir tā vide, kuru mēs tā kā dodam, kuru nodrošinu es šajā tēmā. Atvērtajā, drošajā vidē dalīties un iziet tos procesus kopā un ar tādu sapratni un pieņemšanu un mīlestību pret sevi. Un tad virzīties tālāk saskaņā ar sevi. Tātad atļaut sev tiešām būt, atļaut sev piedzīvot to, ko tu no sirds vēlies, kas ir, nu, tā kā šeit impulsi ir, un tad ir tas, ko mēs darām kopīgajā laukā, ir saprotam, kas notiekās šeit, kāpēc kaut kas tev neļauj virzīties tur, kur tu vēlies. Nu, tā, kā ir tas iekšējais kaut kāds konflikts vai pretestība. Tā kā no ikigai nedēļu mēs izrunājām par ikigai, ko tas deva mums un ko tas devis citiem, nu vispār par pieredzes stāstiem. Tā kā, ja būs kaut kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt komentāros vai sazināties ar mums. Un tad rītā mēs jau tiekamies atkal. Un kas mums rītā ir plānots, par ko runāties? Šodien mums ir plānots. Mums rītā, tu domā Rīta par to sarunā. rītā, man liekas, mēs pastīsimies, kas mums Man liekas, ka bija. rītā mums bija Kaut sirds plānā darbiņu, sirds ne? darbs, Kas sirds jā. darbs, jā, tam mēs varbūt vēl pieskarsimies darba videi kā tādai, kāda darba vide tagad ir jaunajās enerģijās. Un tas būs, jā, tas arī saistīts ar ikigai un lasījumiem. Jā. Kā mums šodien būs taro Jā, lasījums? pareizi. Īstenībā paņēmu kārtiņas, manas sociālo mīdiju kārtiņas. Pastīsimies, kāds message nāks kaut kas par ikigai. Ja kas nāks klausītājiem, ja kas šo te klausīties, varbūt kāds vēstījums. Jā, Tik skaists šobrīd ir laiks ārā. Vismaz pie mums Zviedrijā. Nu, nu. Nu, man tā rādās, kad man ir 3 kārtas. Trīs kārtas sajūta, ka izvilku, un 2 ir lielās arkānas, bet es ne pa kārtīm, bet viss man pirmais message, kas sākas, kad man tagad kā arābam jālasa no labās uz kreiso. Tā, kad
Mums ir situācijas, kad ir bailes, vai ne, un tās prātu uzstādītās bailes, un ka tu neredzi izēju no tās savas situācijas, vai, nu, piemēram, ko darīt. Un tas ir tas, un tā ir ilūzija, kad nevar iziet no situācijas. Un šeit tāpēc nāk prātā tādi universāli instrumenti, un tas tāpēc mums te nāk tā lielās arkānas, un viens ir, kas ir 4, ne, jā, viens ir par to, kad ir metodes, ir metodes, lai sakārtotu to, ko tu esi mācījies, to, ko tu zini, un tad viņas integrēt pasaules kārtībā. Un tas ir tas aicinājums, ka, ja tu jūties tajās bailēs, ko es pirmo kā aprakstīju, tad zini, kad ir metodes, un tās ir senās zināšanas, jo tā ir seno zināšanu no kārts, hierofants, es pat nezinu, kā viņš latviski ir, bet tas ir par to, ka atļauties tai visuma gudrībai, un tā visuma gudrība ir mūsos pašos, ir tikai jāvēlās izkāpt no tām bailītēm ārā, kad noticēt vienkārši, jo šis lielās arkāns jau saka, ka tu notici, un tad tev pasaule atverās ar to, ko tu Līga teici, ka vienkārši notici. Un tad ir tās zināšanas sevi, un par zināšanas ir par to, kā tu integrējies pasaulē, jo tu jūties tiešām piepildīts, nu tāds jo beigās ir tā kā pasaules kārts, un pasaules kārts, kas man ir ļoti asociējis, ka to, ka sieviete dejo, redzams, man ir sieviete arī dejo. Ļoti skaisti kārts. Jā, tā ļoti, un tas ir, ka tu tajā dejo, tu esi savā ritmā, savā plūsmā, un tā pasaule esi tu, ka tas nav, tu radi to pasauli. Tas pat ir vēl vairāk nekā viss notiek priekš tevis, bet tu esi tā, kas Ir kā rada. tirpiņš cauri. Jā, Tā ir jā. ļoti sajūta. Tā tiešām ir. Jā, tas ir. Man pašai šis vēstījums tāda noder, Mm. noder šajā posmā. Jā, Jā, tā ir tāda tas. sakrāla, patiesībā sakrāla vērtība, ka tu apzinājies, ka tu esi tā sava pasaule, ka tu esi tā savas dzīves radītājs, tu tā esi to dēļ, un tad tas viss apkārt ir patiesībā tas, ko mēs paši esam uzradījuši. Tā kā vienmēr arī es pats sev pēdējā laikā pielietoju tādu jaunu atziņu, kur es guvu kaut kur dzirdēju, un tad es tā novēroju, un kamēr aiziet, ja, tajos brīžos, kad tu it kā nejūties tik labi, un tad sapratīji, ka tas, kas tev ir šobrīd dots, tas, kas notiek tev apkārt, tas ir tas, ko tu gribi. Mhm. Un tad ir tāds, ah, jā, ah, jā. Nu, tā kā, kad un tad ir jautājums, ko tad tu gribi, jo tas, kas mums ir šobrīd, ir tas, ko mēs esam radījuši ar savām domformām līdz šim brīdim. Bet tas, ko tu rādi šobrīd ar savām domformām, ar to tu rādi savu rītdienu, savu nākotni pa lielam. Tāpēc esam apzināti to, ko mēs domājam, ko mēs radām, jo tas ir tas radīšanas process, to, ko mēs paši ar savu prātu, ķermeni, dvēseli, garu, ar šo te arī tā trīsvienība, kur mēs sākumā runājām, ķermenis, dvēseli un gars, nu tas ir tas, no kas apvienojoties rāda jau šo te struktūrēto četri, ja, kad ir tā sazimētība, šī struktūra materializējums uz zemi, nu uz šeit, uz realitātē. Manifestācija. Manifestācija tieši tā, jo mēs esam šeit atnākuši manifestēt. Tā ir manifestācija zeme, kur mēs radām, mēs realizējam to, ko mēs vēlamies. Nu, ko? Man vēl nāk no tā lasījuma, man vēl atnāca informācija par to, ka pa bailēm tieši, ka, ja ir bailes par savu nākotni, var par kaut ko tādas aicinājums ir, kad, ja tu jūti tādas bailes, kas tev tā kā paralizē vai tā kā ar kurām tu nevari tikt galā, tas ir vienkārši tā kā, nu, man to rāda kā zināšana trūkums, kad izzini viņas. Viņām ir būt, un viņas signalizē, un tad atkal tas, nu, man tās tā kā kāds rādījā tās bailes, kad tu izzini, un tad tu vari tajā pasaulē radīt un dejot to savu, nu jā, savu to deju.
Ļoti pa bailēm nāk, jā, kad tās bailes vienkārši veids, kā izzināt. Caur šīm te bēlēm, jā, ka nemūk no viņām, Jā, bet caur viņām izgaismo to, kur tad tev īsti jāvirzās, par ko viņas īsti ir. jā, un izzināt tā, ka zina, kas ir tā bailes arī, Mhm. kāpēc, ka tas ir. Tur ir loģika apakšā to komentāru. Tur ir Tur ir gan. loģika, tur nav nekāds bubulis, ka bailes ir vienkārši loģiska Jā, reakcija, un tā var nebūt patiesa, ja tu nezini, kas tās ir. tieši tā, un tas, jā, ko mēs iziesim trešajā posmā, vai ne? Un, jā, lai kalpo šis vēstījums, man liekas, ļoti, ļoti pa tēmu. Ja ļoti ir sajūta, ka noderīgs ir visiem, kas šo klausīsies, ne tāpat vien, vai ne? Paldies par šodien, paldies, Dacī, par šodien. Man ļoti Paldies, patīk Līta! šodien saruna. Ritīgi, tik forši. Un, jā, mēs tiekamies vēl šodien, bet rīta sarunā mēs tiekamies jau rītā. Jā, Lai visiem skaista diena, arī kas klausīsies ierakstā, un tad uz drīz tikšanos atkal. uz iztikšanās. Tā! Tā.